Šodien es gribu pastāstīt par divām iespējām, kas mums vienmēr ir. Kad kaut kas notiek, vienalga, lai kur tas būtu, kad kaut kas notiek, mums ir iespēja reaģēt automātiski vai arī izvēlēties un atbildēt apzināti. Šie ir divi vārdi – reaģēt vai atbildēt. Reakcija vienmēr notiek neapzināti, automātiski, balstīt uz iepriekšējiem paradumiem, uz mūsu zemapziņu, uz mūsu ķermeņa sistēmām, uz mūsu prāta uzstādījumiem, uz mūsu pagātnes paradumiem. Atbilde ir apzināta atbilde. Es varu izvēlēties, kā es izvēlos atbildēt uz konkrēto situāciju, kurā es esmu nonācis. Tā ir apzināta, izvēlēta atbilde uz situāciju. Situācija var notikt jebkura situācija, var notikt ārējā pasaulē, kāds kaut ko pasaka, vai es kaut ko ieraugu, vai es kaut ko izdzirdu vai izlasu. Situācija var notikt manā ķermenī, kaut kas man iesāpās vai ieniezās vai vēl. Situācija var notikt manā prātā. Man prātā ienāk kaut kāda doma. Te nav atšķirības. Katrā brīdī, kad kaut kas notiek ārējā pasaulē, manā ķermenī, manā prātā, es varu izvēlēties, kā es atbildu uz šo te notikumu. Tā ir mana atbildība, tā ir mana brīvība. Un šī atbilde, mana apzināti izvēlētā atbilde, ir tā, kas nosaka to, cik kvalitatīva būs mana dzīve, cik daudz būs prieka, cik daudz būs laimes, cik daudz būs miera. Tā vislielākajā mērā nosaka manas dzīves kvalitāti. Mums ir iespēja to izdarīt. Izvēlēties, atbildēt, apzināti, nevis reaģēt automātiski. Tas arī ir tas, ko es tev novēlu šodien un turpmāk. Lai tev izdodas.